tirgojam šo te skaisto sporta auto. Sākotnējā cena 150 eiro. Un tas tāpēc, ka pagaidām riepas ir nolaidušas gaisu, aķītis, nosēdies. Bet, ja to visu atrasināsim, tad cena video laikā noteikti augs. Kur atbrauca mums vadus pielikt pie mašīnas. Esot pilnpiedziņš šitam Audim it kā. Bet laikam tomēr tikai pakaļpiedziņa. Domāju, ka cena jāceļ ir uz augšu, motors iet. Nu, ņemsim tagad 1150. Rūts kā bitīt. Šitais arī strādā. Šeit var redzēt pierādījumu tam, ka iepriekšējo reizi viņš brauca vasarā. Adios, amigos, mans labais draugs. Izpalīdzēja man, pielika vadus. Ja kas šito Audi arī var nopirkt? Laikam 6000 cena vai 5500. Arī sportinieks. Cik tur Audi bija? 9. Ja jau tirgo, tad tirgo. Izpūtējis no Tokyo Drift. 95. ir kas. Sporta 95. Riepas arī, kā redzat, tāds labums. Motors uzsils jau kaut kāds minūtes 20 šeit darbojās. Viss kluss, smuks, mierīgs. Šeit kaut kāds bišķi dūmiņas ir. Riepas sapūstas cena šī brīža 1750. Skatīsimies, kā iet pa sniegu. Pagaidām nezinās ciet. Aplis ir izbraukts. Sniegs rekurs atzīts. Un gala cena šobrīd nostājusies izstās uz 2700. Nu, ja tu ņem, tad pat 2,5. Bet ja neņem, pat 2,7. Nu, būs ko padarīt. Bet, nu, kādam tas varētu būt vasaras projekts un uz nākamo ziemu. Perfekts auto. Zvaniet uz Sketonu. Šito es domāju, ka varēs dabūt nost. Rozā Sketonu. Īstāk sakot, īstajās rokās šis būs īstais auto. Nu, ja neņemsiet, tad pats braukšu. Ko darīt? Kāpēc pārdodu? Jā, labs jautājums. Tāpēc, ka šoziem sanāca darīt visu kaut ko, izņemot pabraukt ar mašīnu pa trasi. Un visdrīzāk arī nākamgad kādā stāvoklī, to mēs tūlīt redzēsim. Vasarā tika sagatavota mašīna vispār ziemā. Tātad mašīna bija gatava trasei. Un neskatoties uz to, uz trasi nevienu reizi šogad neaizbrauc.